Čau visiem, Bitcoins pie mums un jums ir ēkā. Tātad, kur mēs šobrīd esam ar šo te Bitcoin cenu, mēs esam pie 34,300. Būtībā mēs vēl joprojām esam šajā cenu koridorī, kas ir starp 34,600, 34,700 un 33,500 robežu. Savukārt, ja mēs iziesim cauri šim te, tad mums te targeti varētu būt tie 39,000 nākamie, kas varētu būt pie atzīmītas kaut kur šeit. Pastīsimies. 39,000, jā, 39,600. Pat 41, 42 varbūt. Nu, tas tāds ātrais quick. Pat 43 arī spikes, kur iepriekšējās reizēs bijis. Nu, tas būtībā būtu tur, kur varētu ielidot iekšā nākamais jā. Bet būtībā tās prognozes vispār ir kaut kādas kosmiskas, un tur ir savu analoģiju tam visam. Kur tu bija? Par to mēs arī parunāsim. Kur ir piefiksēts, ka pa vidu visām šīm te, varbūt spekulācijām savā veidā, kad Bitcoins varētu tikt pievienots tam ETF-am, dažādas kompānijas investēja iekšā, un tas ir uz spot trading. Un šobrīd ir 1,7 miljardi, tas ir 1700 miljoni. Nu, tā kā iespaidīgas summas iet iekšā, un šīs te iepirkums ir bijis pie šīm te dipa, kas bija šeit, maziņais. Tā kā ļoti daudzi tik un tā veids savā veidā tādu gamblingu, jau investējot pirms varētu būt tas lielais spikes, kad, ja ETFs tiešām tiktu arī pievienots, jo tur nenormāls summas ieplūstu. Un es kaut kad skatījos vienu traderu analoģiju un aprēķinus, kur viņš minēja par katru vienu pirkto dolāru market caps pārlec par $100. Un ja tur pirktu, un ja ETFs pievienojās, tad tur jau startā uzreiz ir vairāk 100 miljoni. Un tad šie 100 miljoni multiplējos ar 100. Un ja vēl lielākas kompānijas pērk, tur vienkārši kosmiski tiešām var uzlidot tā cena, un tā analoģija, es tur papētīju, paskatījos, atbilst patiesībai. Tieši matemātiskā ziņā, kā reizinās market caps. Tātad tas ir kaut kas, kas būtu jāņem vērā. Jā, un cena tiešām arī šobrīd, ja paskatās, viņi ir diezgan strauji uzlidojusi. Ja rēķinam dienās, tad tās ir bijušas, varbūt divu nedēļu laikā, šobrīd no 26,000 mēs turamies stabili virs 34,000. Nu, man šķiet stabili šobrīd, jo tāpēc, kad cena neparāda to, kad būtu uzreiz tāds strauji sideways, vismaz pa stundām, tas vēl var mainīties, protams, bet uz doto brīdi liekas, ka diezgan stabili stāv šajā diapazonā. Un, jā, varbūt tad pārliksim uzreiz pat taisno, varbūt interesē cilvēkiem ēterīts, un ēterīts mums ir šeit.
kas man te ir ielicis iekšā, tas ir dienas čārts. Te īstenībā piepildījās Cup and Handle, viss uzgāja cenu uzrāva augšā. Tātad, jā, mēs arī paceļamies virs šīs te cenas, tad 1922 un 2200. Tas būtu tas nākamais. Nu, mēs jau varam izlidot arī visam cauri ātrāk vēl, bet, nu, ja ietu pakāpeniski un tādiem lēcieniem, tad tas būtu apmēram šādi, ka tas izlekt uz pārsniedzot 1,9 robežu un tad 22,200. Tas būtībā būtu saistībā ar Ethereum. Ja atkāpjamies lejā, tad, protams, uz 1,650 un atpakaļ lejā uz 1,530. Nu, tur vēl strīdīgi var pastīties. Varbūt arī bišķiņ augstāk, ne tik zem. Un uzliksim uzreiz ātri uz XRP. Kas ar XRP notiek, tas ar diezgan daudziem interesē un daudz skatās. Es īstenībā ieraudzīju Doge ātrīgi apskatīsimies tūlītās. Tad 55 centi. Nu, ja mēs pārkāpsim pāri šitiem 56, kas ir, kur mēs te visu laiku nīkuļojam, mēs ieriesim iekšā nākamajā desmitniekā koridorī 60 līdz 66 centiem un pat 74. Nu, atkāpties lejā, tad mēs visticamāk atkāpsimies līdzīgi kā Bitcoinam. Viņam arī ir savs tas cenu diapazoniņš 56 centi līdz 53 šobrīd viņš tiek treidots. Tas ir būtībā kaut kādi pāris procenti, 4% diapazonā viņš vienkārši treidojās šobrīd apmēram. Un īstenībā, jā, tas Dogecoins. Kas ir Dogecoin ir? Mēs stabili, jā, mēs īstenībā baigi pārlecām 7 centus, ne 7, bet 6 centus, un šobrīd esam virs 6, un nākamais varētu būt tie paši 7, 7 un 8, un tā uz augšu līdz pat 9. Bet man liekas, ka tur tā, ja Ilons Masks izdomās un visiem pārējiem, un Bitcoinam arī kāps cena, tad es domāju, ka vienā brīdī tur šausies cauri desmitniekiem. Līdzīgi kā pašā startā bija, kad cena vienkārši izšāvās cauri uz tiem 50, 45, kaut kas tāds bija tur. Ne 20, un tad laikam bija 50, ja nemaldos. Un šeit, man liekas, ir arī tas oktobrs 22. gada. Te, man liekas, ir saistīts arī kaut kas ar Twitter pirkumu, man šķiet. Un rekur cena arī pat aizgāja līdz 16 centiem un atpakaļ. Jā, visi beto, ka Dogecoins varētu arī tikt pievienots tam visam pulkam līdz ar to. Nu, vai tas tā tiešām būs, vai, nu, nezinu. Tur ir strīdīgi argumenti, bet viss kaut kas var būt. Kas vēl? Šī varbūt kādam interesē. Un tas ar te diezgan pakāpies ir. Ja tā paskatās, cik ir procenti jau no šitā te dipa lejā, 23%, 25% gan ir izvēja. Nu, nākamais targets noteikti būtu tie paši. Es vienkārši reiķināšu procentos. Vēl 9-10%. Varam būt arī spikes uz 30. Jā, viņi apakšā uztaisījuši tur tādas spēles sistēmiņu. Tāpat tās ir kā Floki. Tie arī ir uztaisījuši diezgan interesantu sistēmiņu. Tas var būt citiem interesants. Tad būtībā jāsāk 10 minūtes jau ir. Būtībā, ko es gribēju minēt, esiet uzmanīgi. Kripto vēl joprojām ir ļoti liels targets šiem te
uh, tā teikt, hakeriem, kas uzhako, un šeit šobrīd ir, piemēram, password kaut kāds menedžers, vai kas viņš tur bijis, kas glabā keys, viņam tad šajā programmā LastPass, būtībā tie, kas turējuši šajā programmā savus parolītes, viņi tikuši uzhakoti, un, teiksim, tie 4,4 miljoni ir vienkārši nozagti. Tā kā esiet uzmanīgi, ja kas īstenībā es pievienoju affiliate linku uz trezoru maciņiem kaut kādiem, stay safe. Labāk paņem kaut kādu ledgerīti un tur kriptiņu tur iekšā vai uz kaut kādiem ārējiem valetiem un pierakstīja, kaut kur citur pieraksti savus parolītes. Glabā seifā. Jā, kaut kā tā. Tad būtībā tas arī viss. Neko. Skatīsimies, kas te notiksies. Gaidam, visi ir uz nažiem un visi cer un visi gaida, kad beidzot tā cena atkopsies, jo ļoti daudzi ir bijuši iepirkuši šeit, kad bija lejā dips. Tas ir spot tradings, ko es vispār skatos. Ok. Beatstāms kaut kāds. Naps. Ok, jā, jā. Ček. Turās.